Ja mēs kādu cilvēku mīlam, tad mēs to ik pa laikam atgādinām viņam. Mēs pasakām, tu man esi svarīgs, es tevi mīlu, es ļoti novērtēju šīs attiecības. Bet ar vārdiem vien mēs nespējam uzturēt mīlestības pilnas attiecības. Mums ir jāparāda praksē tas, ka mēs novērtējam otru, ka mēs esam gatavi kaut ko no sevis dot, lai šīs attiecības augtu, pilnveidotos. Un reizēm tas ir viegli, un savukārt reizēm tas ir grūti. Ar kādiem cilvēkiem, kur ir mūsu, piemēram, ģimene vai tuvi draugi, tas noteikti ir vieglāk nekā ar cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam varbūt tik labi. Bet kā ir ar praktiskās mīlestības parādīšanu draudzes kontekstā, kur mēs esam daudzi, kur vajadzības ir daudzas? Šajā svētdienā mēs domāsim par rūpēm, par to, kā mēs varam praktiskā veidā parādīt Dievu mīlestību, kas parādīta mums, kā mēs to varam parādīt plašākā mērogā. Tādēļ uzaicinu tevi uz dievkalpojumiem šeit, Rīgas Mateja baznīcā. Šajā svētdienā dievkalpojumos 9:30 un 11:30. Protams, kā vienmēr priecāšos tevi satikt šeit, Mateja baznīcā, bet mēs arī raidīsim tiešraides gan Facebook, gan YouTube platformās, tādēļ tiekamies šajā svētdienā Matejā.